Tava kolēģi Maija? Nu jā, viņa bija aizbraukusi atpūsties uz Nīderlandi un notika maziņš nelaimes gadījums. Nekas traks apskādēja vienam holandietim mašīnu. Un viņa atbrauc mājās un saņem ziņojumu no Nīderlandes, ka pret viņu tiek celta prasība par zaudējumu piedziņu. Un viņa reāli šokā, jo viņu uz vietas visi bija jau it kā sarunājusi. Izklausās nopietni. Es domāju, ka pati netiks galā jāmeklē jurists. Nu, bet viņai ir 5 bērni. Es šaubos, ka viņai būs lieki līdzekļi. Ja viņai nav pietiekami līdzekļu, lai pati varētu nolīgt juristu, tad varbūt ir variants saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību. Un kā lai noskaidro, vai viņai pienāks šāda palīdzība? Uzreiz, protams, to tā nevar pateikt, jo katrs gadījums ir citādāks. Tādēļ būtu jāsazinās ar tiesu administrāciju, piemēram, pa bezmaksas informatīvo tālruni, vai jādodas uz tiesu administrācijas mājaslapu. Skaties! Šeit ir sadaļa valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos. Šeit var arī atrast un lejuplādēt veidlapu, kuru jāizpilda un kopā ar nepieciešamiem dokumentiem jāiesniedz tiesu administrācijā. Valsts apmaksāto juridisko palīdzību var saņemt, ja personai tam nepietiek līdzekļi, bet šis jautājums katrā dalībvalstī ir ar saviem kritērijiem. Nu labi, tik tālu saprotams. Tiesu administrācija palīdzēs, iztulkos dokumentus un nosūtīs attiecīgajai iestādē Nīderlandē, kur tiks izvērtēts, vai tavai kolēģei tiešām nav pietiekama līdzekļu. Pozitīva lēmuma gadījumā tiks piešķirta juridiskā palīdzība un norīkots juridiskās palīdzības sniedzējs. Ja būs nepieciešams, nodrošinās arī tulka pakalpojumus. Tas gan ir labi. Un es kādos gadījumos vēl varu saņemt juridisko palīdzību? Būtībā juridiskā palīdzība tiek piešķirta pārrobežu strīdu risināšanai civillietās un komerclietās. Tajos gadījumos, kad cilvēks pastāvīgi dzīvo vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet, piemēram, tiesas sēde vai nolēmums tiek īstenots citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tas būtu tur, kur strīdā iesaistīti cilvēki, nevis valsts iestādes, ja? Jā, precīzi, jā. Sanāk, ja ir problēmas ar nodokļu un muitas lietām, tad šādi tas netiek risināts. Un arī administratīvajās lietās, krimināla procesos un uzturlīdzekļu piedziņai. Tur darbojas citas iestādes. Intereses pēc. Kā jārīkojas cilvēkam, kas dzīvo citā dalībvalstī, bet strīds norisinās šeit, Latvijā? Viņš var šo veidlapu iesniegt savas valsts attiecīgajā iestādē vai uzreiz tiesu administrācijā. Un kā tiesu administrācija nosaka, vai nav pietiekami līdzekļi? Tiesu administrācija vērtē pēdējo 3 mēnešu vidējos ienākumus, ņem vērā, cik ir apgādājumie, kādi īpašumi. Juridisko palīdzību var piešķirt arī tad, ja cilvēks pēkšņi no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nonācis sliktā dzīves un materiālajā situācijā. Varbūt pat atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, vai labklājības līmenis viņa valstī ir atšķirīgs. Šis ir ļoti noderīgi un to dar atcerēties. Ja gadījies pārrobežu strīds, tad droši ielūkojies tiesu administrācijas mājaslapā vai zvani, lai noskaidrotu, kādu palīdzību iespējams iegūt, lai situāciju veiksmīgi atrisinātu.